Hei, ar sveicieniem no Japānas, no Tokijas. Šodien ir ceļojuma 20. diena. Tātad būs pagājušas 2/3 no visu ceļojuma laika. Šodien es mazliet piekliboju, tāpēc dažus objektus es izlaidīšu. Bet, jā, tātad šodienas plānā ir šo to apskatīt. Un tad vakarā uz lidostu. Jā, uz lidostu. No turienes es lidošu ar lidmašīnu tā, uz citu vietu. Ceru, ka klibošana man beigsies, bet, nu, jā, šobrīd ir pagrūti. Labi, tā. Šodien līdz lietus, bet nestoties to, ka man ir jaka, es viņu nevelku, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti silts. Nu, jo neesmu jau no cukura taisīts, tā kā forši lietutiņš šoreiz. Jāiet kaut ko iekost, jo īstenībā ir jau pēcpusdiena. Un tad var doties uz objektiem, ko es esmu iecerējis. Tātad braukšu no Šibaja uz lidostu. Jā, man Japānas viesošanās beigusies. Jādodas uz lidostu. Jā, tikai te, man liekas, būs tā piebāsts ar cilvēkiem, ka maz neliekas. Jā, tā. Tūlītās braukšu uz lidostu ar visam dīvainu vilcieniņu. Saucās viensliedes, jeb monorails. Jā, tātad var paskatīties, tāda mums ir tā sliede. Viņš tā kaut kā uzkabinās virsū un tad arī brauc. Ceru trāpīt kaut kādā pirmā vagonā, lai varbūt tās kaut ko var redzēt vairāk. Tā kā pēc dažām minūtēm brauksim. Laipni lūgti Tokijas Haneda lidostā. Tagad mazliet čiloju. Šobrīd es esmu vēl publiskajā zonā, tātad, pirms security. Te var tā pastīties. Plašais variants. Tā pa smuko. Neteikšu, ka būtu kaut kas baigs. Vienīgi šitā testā food zona, tā tīra forša. Food zona un iepirkšanās tāds bez mazai kā ieliņas uztaisīts. Tas ir cool. Bet citā nothing special. Tā, man kaut kur vietžets minēja, ka ir jādruk ārā iekāpšanas karte, bet nezinu, tagad domā iziet caur security. Cerams, ka izlaidīs ar digitālo variantu, jo QR kods it kā tur ir. Apnecies jau tur pa publisko zonu, jāiet cauri ir, un tad tur arī padzīvošos. Un kaut kā tā.